Labdien! Šodien mēs runāsim par attālināto redzi. Protams, daudz jums vispār nav ne mazākā nojauta, ko nozīmē attālinātā redze, bet, lai to pateikt tā visvienkāršākos vārdos, tas nozīmē, ka tu tagad redzi to, kas notiek citā vietā. Piemēram, tu tagad vari redzēt, kas notiek darbā, mājās, pie tava drauga, draudzenes, bērniem, bērndārzā, vienalga. Kaut kur citur, pat uz Marsu, uz Mēnesi, vienalga. Tātad būtība ir tāda, kā tas darbojās. Es pamēģināšu pavisam ātri izskaidrot to visu, un, ja jums interesēs vairāk, jūs droši mums varat rakstīt. Bet tas ir ļoti saistīts ar kvantu lēkāšanu. Un saprāta lēkāšanu un realitātes dalīšanos tam nav nozīmes. Katrā ziņā notiek tas, ka no sākuma jāatslēdz visa jūsu ķermeņa tā teikt sensori, redze, dzirde, sajūta, smarža. Un, lai jūs saprāts pilnībā atbrīvots, un saprāts pats izvēlās, kur viņš var būt. Nevis, kur ķermenis saka, kur viņš ir, bet kur viņš pats var būt. Kā to izdarīt? No sākuma vienmēr es ieteiktu izdomāt, ko jūs gribiet, jo, ja jūs nezināt, ko jūs gribiet, jūs nezināt, jūs nevarat vienkārši, es tikai gribu redzēt, kas tur notiek, domājot, ka jūs to gribat, tas tā īsti nedarbosies, jums vajag sajust, ka jūs gribētu redzēt, kas tur notiek, tā kā jūs caur emocijām, jūs gribiet to. Tad pirmais, kas ir jādara, vienmēr jāatslābinās. Piemēram, vislabākais veids, kā to izdarīt, ir apgulties gultā, pavisam ērti, ka jūs nejūtiet, ka jums kaut kur spiež, vispār jūs neko nejūtiet, ka jūs pilnībā ērti esat, jūs tikai elpošanu varat sekot. Nākošais jums ir jāapklusina domas, tā, ka jūs vispār neko nedomājat. Tas ir apmēram tas pats, ka jūs vienkārši iet gulēt. Tikai jūsu ķermenis iet gulēt šajā gadījumā, jūsu saprāts paliek nomodā. Un nedomājiet neko, necenšaties neko domāt. Tiekat līdz tādai stadijai, kad jūs jūtat tikai elpošanu. Vislabākais veids, kā tikt līdz tai stadijai, ir sekojiet līdz elpošanai. Ieelpojiet lēnām un izelpojiet lēnām. Un visas domas izdzēšiet. Jūs nerīkstat neko domāt, jo tas ir realitātes mehānisms. Visu laiku dzīt jūs iekšā domas, lai jūs aprobežotos ar kaut ko. Domāt par kādiem notikumiem un kaut ko tam līdzīgi. Nedomājiet vispār neko. Vienkārši sakiet, lai viņš viss aizvarās. Eksistē tikai jūs saprāts pilnībā tukšumā. Jūs ieelpojiet, izelpojiet, neko nedomājiet. Ieelpojiet, izelpojiet un guļiet ērti, cik vai neērti variet. Tad jūs taisiet lēnām skaneri cauri sev. Katriem muskuļiem, kas jūs ķermenī eksistē, visam ķermenim atslābiniet viņu. Jums var būt piera saspringusi, tā kā jūs tā kā bišķi dusmas. Jums var būt plecs saspringuši, teiksim. Jums var būt kaut kas sasprinds, kas traucē. Jums pat var būt vēdrā ir ēdiens, ko jūs jūtiet, kas vēl tā kā pārstrādājās. Un tas arī slikti, vienkārši pirms tam jums gribat vēlreiz, tad jums jāsagatavojās tam visam ir, ka jums vajag būt pilnībā atslābušam. Nevienu sajūtu jūs nedrīkstat uztvert. Sekojiet elpai, kamēr viņa pazūd principā, kad jūs jau pazūd viss, ko jūs jūtat no ķermeņa. Tā stadija ir, tā arī saukt par meditācijas sākuma stadija, bet, teiksim, šajā gadījumā vajag, lai vispār viss pazūd. Meditējot, jūs jau varat šo to sajust, bet tagad vajag, lai viss pazūd. Un tumsa, un nekādas skaņas riņķī nav, jūs neko vairāk nedziļiet, jūs esat klusumā. Tagad nākošais, jums jāzina, kur jūs gribat nonākt. Sarežģītāk ir nonākt vietās, kurās jūs nekad neesat bijuši, bet vienkāršāk ir nonākt vietās, kurās jūs jau esat bijuši. Tad sāksim ar vietām, kur jūs jau esat bijuši. Jūs esat bijuši pie kāda cilvēka ciemos, pie veikala, uz ielas, kaut kur pastaigājoties. Tātad tagad, kas notiek, jums ir jāsaslēdzas ar to realitāti, kas eksistē tagad paralēli, kuru jūs izvēlaties. Tas notiek tā, jūs gribat nonākt tajā telpā, tajā vietā, jums ir jāsajūtās, ka jūs tur tagad jau esiet. Jūs nedrīkstat domāt ar domām vizualizācijas, jūs neko nejūtiet, jums ir jāsajūtās, ka jūs tur esat. Jūs redzat tās krāsas, kas tur ir tumšs, gaišs, sienas, tekstūras, tapets, cilvēks sejas. Ar cilvēkiem tas jau bišķiņ grūtāk, jūs redzat jau cilvēkus, bet no sākuma tikai telpu. Jūs jau sajūtat vēju, ka jūs, teiksim, tā telpa, jūs sajūtat telpas temperatūru, vēju, teiksim, jūs redzat jau mazākās detaļiņas, kas tur ir, jūs redzat, kur ir tumšāks, kur ir gaišāks, no kurienes saule nāk, jūs jau sākat tā kā telpā iedziļināties, teiksim, iesācējiem, kas vispār to nav mēģinājuši, viņi pat netiks līdz šitā stadijai, jo viņu domas vislāk maisīsies, tāpēc, ka viņi ļoti stipri piesaistīti šitā realitātei. Tas ir tiem cilvēkiem, kam tā ir, vienkārši jūs to trenējaties, jums tas nesanāks, jums tas sanāks, bet jums tas varbūt prasīs nedaudz vairāk laiku.
vairākas reizes jūs to pamēģināsiet, tad tas aizvien labāk un labāk sāk sanākt. Profesionāļi, viņiem tas sanāk vienkārši uzreiz, viņiem nav nekas jāslēdzās, viņiem tas sanāk uzreiz. Jo vienkārši tā kā ekstrasens, viņi redz uzreiz, kas notiek citur. Viņiem nevajag meditācija iet, jo viņiem jau ir, tas ir savādāk, bet intelekts ir tik atvērts, visi enerģijas lauki tik atvērti, viņi nav saistīti tik ļoti realitāti, ka viņi var vienkārši pārslēgties, kur viņi grib. Tātad, un tagad, kad jūs esat tajā telpā, tajā dziļajā telpā, jūs jau redzat visu, kas tur notiek, jūs jau, tagad nāk grūtāk, tagad nāk pirmie soļi pārvietoties tajā telpā. Un tas ir nedaudz sarežģītāk, jo tāpēc, kad visi domā, ka viņi pārvietojas liekot soļus, bet te ir jāsajūt telpa kā tāda un jāsajūt enerģijas lauka apkārt jūs ķermenim, kad jūs pārvietojaties tā kā caur domu, nevis caur fizisko savienojumu, bet caur domu. To vienkārši var sajust sākot trenēties, bet nākošais ir, kad bildes ir ļoti fragmentuāls. To jāņem vērā, ka viņas sākotnēji ir ļoti fragmentuāls, pa kadriem lec, viss pa kadriem lec. Tas ir ļoti labi jau. Tas vienkārši jums jāpieņem tas, ka jūs to iemācīsieties ne jau šodien. Un nebūs tā, ka es teikšu, ir jādara tā, un jums tieši domāsiet, ka tā jādara. Jums katram ir savu metodu, ko jūs atklāsiet. Tas ir katra cilvēka individuāli. Es vienkārši saku, kā tas darbojās. Jums ir, pēc tam, jūs to gribēsiet, jūs to iemācīsieties. Tas princips gribēt kaut ko. Nākošais. Kad jūs jau sākat ceļot telpā, jūs neredzēt cilvēkus, bet jūs jau viņus tā kā jūtiet. Un visgrūtākais bija saprast to, ka no sākuma cilvēks nav redzēt, ka viņi tā kā enerģijas lauka, viņi spiež jūs ārā no turienes. Tas ir nedaudz sīkāk, bet, teiksim, uzliksim uzreiz pāris līmenis tālāk, kad nākošais, kad jums tas nesanāk, jūs mēģināt, bet hop nesanāk, mēģināt, hop nesanāk. Tas nozīmē, ka iespējams tajā telpā kaut kas ir mainījies. Kad kaut kāds mans ir pārbīdīts, jūs, teiksim, vizualizējāt, ka jūs parādāties tajā vietā, kur ir tā vieta, kur jūs piefiksējat, kur jūs labāk atceraties, teiksim, pie kaut kāda radiātora, pie kaut kādas tapets, pie kaut kādas, nezinu, grāmatas, pie kaut kādas sienas, pie kaut kāda, vienalga kaut kāda elementa, lampas kaut vai. Un jums tas nesanāk, vienkārši nozīmē, ka kaut kas tur pamainījies ar to telpu. Jūs vienkārši mēģināt vēlreiz, bet citā vietā parādīties, kur jūs citu labāk atceraties. Un tā jūs laiku mēģiniet, jums vienkārši tas laika brīdī sanāks. Tālāk, ko vēl varētu pateikt? Ceļošana. Jā, par to, kā to vislabāk attīstīt, pēc tam ir jūs, teiksim, jūs pēc tam atgriežat atpakaļ, jūs bieži vien paši atliksiet atpakaļ, pamodīsieties un tam līdzīgi, bet šitas princips ir ievads attīstīšanā uz kvantu lēkāšanu, kas ir jāsaprot, kad jūs vienlaicīgi eksistējat vairākās realitātēs, jūs eksistē miljardiem realitātes tagad. Viena, kura ir tā māja, ka jūs esat tie mājā, kur ir tumsa, viena, ka jūs esat tie mājā gaisma, otra, ka jūs esat šeit, otra, ka jūs esat tur, tas laiks neeksistē, laiks vispār neeksistē, jums jāsaprot, nekas neeksistē, eksistē tikai tagadne, un lēkāšana par realitātēm. Jums vienkārši tas jāsāk saprast no šī mazā treniņa, ko jūs sāksiet, jūsu intelekts sāks vērties vaļā, saprašana parādīsies, jo jūs veidosiet saikni ar paralēlām realitātēm, un jūs nevien varat ceļot tajās vietās, kur jūs izvēlaties, bet jūs varat iemācīties visu kaut ko, jūs varat savienoties ar laiku, kad eksistē Mocarts, piemēram, kad viņa visas dziesmas eksistēja. Jūs varat pieslēgties telpai, kad viņš tos dziesmas radīja, jūs varat pieslēgties viņam pašam un saprast, kā tas ir, kā viņš to rada, ar kādām sajūtām un tam līdzīgi. Jūs saprāts tajā telpā, tajā realitātē sāks iemācīties to, un jūs to zināšanas atnesīsiet uz šejienu. To, kā labāk iemācīties, tas ir savādāk, bet, teiksim, no tā var ļoti daudz iemācīties, ļoti daudz. Vienkārši tas arī palīdzēs jums atvērt izpratni, ka jūs nonākiet pie kaut kādas situācijas, un jūs nezināt, kā viņu atrisināt, piemēram, jūs nezināt, kā salabot, jūs nezināt, kā atrisināt, jūs nezināt, kā labāk uzzīmēt un tam līdzīgi. Jums vajag savienoties ar intelektu, paralēlo pasauli, kurā jūs jau mākiet zīmēt, kurā jūs jau tur esiet, kur jūs tur ceļojiet, jūs redzēt visu, un tas ir ievads tādai tā kā plašākai izpratnē par pasauli, bet es veidošu vēl daudz video, jūs vienkārši rakstiet komentārus lejā, ko jūs vēl gribat uzzināt, es vienkārši visu pastāstīšu. Tas video vienkārši tā satveršanai tagad ir, un jums tas noderēs noteikti,
Jūs pirms tam eksistējāt realitātē, kur tas nebija iespējams. Tagad jūs realitāti no brīža, kad jūs to sāksiet saprast, pārslēgsies uz realitāti, kur tas ir vairāk un vairāk iespējams. Tas ir tas pats, ko es jau stāstīju, kas ir realitāte. Jūs tos video var pastiepties. Man paldies par klausīšanos, droši rakstiet, visu.